Tā, kolēģi vēlējās, lai oficiāli tiek teikt daži vārdi. Par mūžu ieguldījumu darbojas Baldonas kinoteātrī un kultūras dzīves organizēšanā, tradīciju veidošanā un kopšanā Baldonas. Tas būtu. Bet neoficiāli es tev gribētu teikt no sevis. To nevar ne uzrakstīt, ne pateikt, jo patiešām mūžs te ir aizritējis. Māja ir vēl dzīva. Paldies tev par to. Bez tevis mums droši nebūtu ne šīs mājas, un arī vispār viss būtu citādi. Tā kā es nedomāju, ka te ir daudz ko teikt, vienkārši. Mēs tev gribam no sirds sveikt par visu, ko tu Baldonas labā esi darījis. Un nodot mums. Izlasi, kas tur rakstīts. Es redzu, bet tas nav mans izmērs. Būs, ir tāpēc. Un šits arī būs tev. Liec nost tos papīrus un to pudeli. Jā. Labos jau tamā cits tam te. Nē. Kurš man tā piečakarēja, vai? Pēc tam noskaidrosim, ja? Nu, cik es zinu, tad man meita laikam ir piemēram. Tai čakarēšanā bija arī viņa, jā? Tā, un šito tad atceroties mūsu kopējās naktis estrādē, ja? Turi pie gultas. Gulta? Jā, nāču gultas. Nu, tā, kad uztaisīs remontu, ja? Lūdzu, tā. Gunār! Viss pāriet, viss, tik nezūdīt nekas. Un labie darbi atmaksājas viss, tik viena tev, bet citiem. Paldies pārbūšanu no tā tālāk 2012. Kad mēs pazīstam, ja? Un tad vēl viena aizausliet, lai sirds pukst mierīgi un saule spoži debesīs un silda tavu miesu. Man asits debesīs. Gunāri, mēs paši skaistākās, paši labākās. Kā mēs vēl tiksimies? Tā kā... Mēs mīlēsim tevi tāpat. Paldies. Paldies. Nu, jā. Vēl nav. Muzejs, jā, tev pierādzīši. Tu esi daļa no Baldonas, tu esi liela daļa no Baldonas kultūras. Nu tā ir, tu jau esi brends, tu jau esi zīmols. Tur pie sienas pie sevis. Jā. Pie lēlām. Un man paudze, mēs uzaugām kopā ar tevi. Uzaugām tur Vanakalnā, diskotēkās, ballēs. Atceries enerģija, mēlās naktis. Smokmašīna. Jā, izrāma vārdu. Smokmašīna. Tā kā Gunār, jā. Tiekamies ielās un Jā, paldies. Bet es tikko man meita atveda no Daugmalas krāmu veikala. Tevi? Jā, mēs bijām tādā veikaliņā, paskatījāmies kas ko kā, un Pauls nopirka tur vienu radioaparātu. Es saku, nu viņu vajag pārbaudīt. Nu, protams, kaut tur skanēja tur tādā veikalā smokmašīna. Tā mēs pārbaudījām, un aparatūra ir kārtībā, jā. Nu, nākam tālāk, lūdzu. Jā. Kas Gunāri, man laikam visilgākā pieredze kopā No, ar tad tevi. dejosim, ja? Vēl dejosim. Jā. Bet paldies tev no mums sveikties. Paldies. Gunār, pēc visa tā, kas mums bijis un nav bijis nācis
acis nu gaismā Jā, sēdēt. tiks nost. Ko pēc tam? Tu atceries, mans mīļais, ko tu man pateici? Tas man uz dzīvi paliks prātā, neatceries? Nē. Tu ar savām idejām, tālāk atceries, citēsi? Kraties, ka no atpakaļ uz to Rīgu, cik var! Es kratu turp un atpakaļ tikai pie tevis, ja? Es nezinu, kā man būs ar Patriku, ja? Bet pie tevis es mūžam. Un tad jau, nu, lai es tev paliek tā no līdzām aknām, ja? Sveicinājām, vēlējām tev labu laimi, Mēs ar Gunāru visi vecākie tādi. Jūs esat labi, tad uz priekšu. Gudrākie. Viedākie. Nerunāti. Es tevi pazīstu, tu man pazīsti, šnabite. Jā. Nu, kur tev vēl? Es arī. Oi! Čau! Paldies tev! Es Pods uzskatu, nav līdz? Kas? Video kamera nav līdz? Nu, tu jau tagad viņā skaties. Un arī mums apsveikums jau vēl nav beidzies. Mums jau nav beidzies apsveikums. Liels paldies tev par visu to atbalstu, ka mēs varējām 19. gadā uzsākt to jauno kustību ar dziesmu ziediem. Tu biji pirmais, un tu biji tas, kurš tā teikt visu izšķidāja un gribējās vienu brīdi jau tev ar kaut ko sviest, bet bija jāsaprot, Gunārs jautā pa lietu. Paldies tev liels! Labi, paldies, 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 paldies. Tagad Gunārīgi ir piesēt pasties tagad uz saviem čaļiem. Jā. Es padarījis. Nē, un uz meitenēm arī viss. Es nāku pie taviem kājiem, jau ar šitā piesēdīšu. Kā es mēģināju uz to darbu? Down the falls.
Mīļo Gunār, nu, kā jau tu redzi, bez taviem mīļajiem pelikāniem turpmāk Baldonē nenotiks nekas. Tā kā, Gunār, tu esi, nu, jāsaka tā, tu esi pelikānu tēvs, krusttēvs, kā mēs tevi dēvējam no pirmās dienas, kad tu mūs uzaicināji, jo to sākumu viss atcerās, mēs tur kaut kur tumsā pagrabā grabinājām, un Gunārs pirmais, kas izdzirdēja, viņš teica, zēni, nākat pie manīm, te būs gaišs, te būs silts, un šeit jūs visi mīlēs. Tā kā Gunār, paldies, un... Nu, paldies, Gunār, kad tev deva atļauju, visi atļauju devēji, un nu, bez tevis mēs šeit nebūtu. Tā kā, Gunār, tad kopīgi tu vienmēr prasi, nu, vai tad zīlīti jūs varat uzspēlēt, un mēs tiešām varam uzspēlēt tev zīlīti.
tevi mīlam! Vai koncerts beidzās? Jā, pirmā daļa beidzās. Pirmā daļa beidzās. Gunār, vai nu tu teiksi ko vai ne, bet tur ir kafijas galds ar kūku, buņčām 38. Gadi šajā ētā. Baigi pārsteigumi. Jā, tas man ļoti negaidīti bija. Jā, nu, es jau varbūt tas arī, labi, nestāstīšu, kas no kā. Es esmu aizgājis no šīs mājas, un novēlu jums vadībai, beidzot arī Baldonē būtu normāls kultūras nams. Plēsieties, cik jūs gribat, bet vajadzīgs. Jūs ir tik daudz, pašdarbinieku ir daudz, bet Baldonē mēs esam pelnījuši to. Ir baldonieši pelnījuši, lai mums, jūs braukājiet pie visiem citiem, un arī puiši bija aizbraukuši, kur tur Jēkabpilī, kur, ja, un vēl citur man parāda, tur un tur ir tādas zāles, tur ir, kas man vienmēr, man interesē prožektori, gaismas, lai tur ir skatuve, lai tur ir, bet, diemžēl, jā. Vienīgais, kas mums ir skatuvītes bija, bet tā ir, tās vairs nav. Un vēl kas ir, jā, varbūt daudz arī nezinu, es esmu stāstījis. Un šīs te skatuvītes, viena no pirmajām, kas šeit uzstājās, bez kaut kādiem mikrofoniem, bez nekā, šeit uzstājās cienītā Nora Bumbiere. Jā. Tad es Gunāram vajadzēja atkal tur blakus, tagad tā drīkst. Bija jāaiziet uz kafejnīcu un priekš viņas jādabū pudelpaņas. Jā, tas tā diemžēl tā bija, bet koncerts bija pārpildīts, te bija vienkārši tikai klavieris un viņas balss. Tas bija viss tā apmēram. Jā. Ko, Aicinu pie galā. Jā. Paldies, Paldies, ka atbrauc. Jā, paldies. Pagaidām tikko nevar. Labi. Jā. Es arī satraucies. Jā. Jā. Nu tad nāciet pie galda.